Par godu 22. Ziemas olimpiskajām spēlēm Rīgas centrālā stacija februārī ir pārtapusi par olimpisko staciju. Svinīgā olimpiskās stacijas atklāšana 7. februārī tika atzīmēta ar improvizētu Latvijas Dzelzceļa un Latelekom komandu hokeja turnīru, kā arī pirmo tiešraidi Ziemas olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijas demonstrēšanu uz Rīgas centrālās stacijas lielā ekrāna. Runājot par Latvijas Dzelzceļu, mēs esam atbildīgi par stacijām visā Latvijā un par sliežu ceļiem. Un par šiem sliežu ceļiem uz Rīgu katru dienu brauc desmitiem tūkstoši cilvēku. Un tajā pat laikā Latvijas Dzelzceļš ir Latvijas Olimpiskās komitejas viens no lielajiem un senajiem atbalstītājiem. Un tad saliekot to visu kopā, mēs sapratām, ka gaidot 22. Ziemas Olimpiskās spēles, ir jāuztaisa kaut kas foršs. Tas nozīmē, centrālajā dzelzceļa stacijā, kur ir pietiekami daudz cilvēku, ir jāpārveido viņa par olimpisko staciju. Un ko tad tas īsti nozīmē? Numur 1, tas nozīmē, ka šeit ir čempionu piedestāls, uz kura var katrs nobildēties, un es aicinu ar bildēm dalīties Facebookā Latvijas Dzelzceļa kontā, un iespējams jūs laimēsiet šo te jauko Ziemas olimpisko spēļu talismanu, mišku. Otrs lieliskais notikums ir, ka meklējiet mūsu olimpisko sveicienu filmēšanas komandu un nododiet sveicienu kādam no olimpiešiem, lai veicās startos. Un, protams, galvenā lieta ir šis olimpiskās televīzijas ekrāns, kur varēs sekot līdzi pilnīgi visiem mūsu sportistu startiem. Un jāsaka paldies mūsu lielajiem atbalstītājiem Latelekom, kas nodrošinās translācijas. Pēc Latvijas Dzelzceļa un Latelekom draudzības turnīra galda hokejā uz īpašā čempiona piedestāla tika sadalīts arī pirmais medaļu komplekts, un turnīrā iesaistījās citi stacijas apmeklētāji. Savukārt stacijas laukumā visu Ziemas olimpisko spēļu laiku apskatām sporta fotogrāfs Zigismunds Zalmaņa lielformāta fotogrāfija izstāde Ceļā uz Olimpu.